tik lielā apmērā kontrabanda iziet cauri Latvijas valstī, konkrēti pēc tam arī Liepājas ostai. Automašīna netiek fiksēta un faktiski pustonna ar narkotikām var viegli iziet cauri mūsu valstī. Situācija šobrīd vismaz publiski pieejamā liecina, ka ārvalstis ir informējušas Latviju un nodokļu muitas policijai bija informācija par šādu te iespējamu narkotiku tranzītu. Taču, kā saka nodokļu muitas policijas pārstāvis, informācija bijusi jau viņiem iepriekš, tā ir pārbaudīta un nav apstiprinājusies. Un beigās to apstiprināja tikai tad, kad tā kuģis jau no Liepājas ostas pietavojās Vācijā un tur attiecīgi Vācijas kompetentās iestādes notvēra. Un tad līdz ar to, jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, kurš iestājas par taisnīgu un likumību, rodas jautājumi, kā tik viegli var šādas kravas Latvijai iziet cauri un kāda būs tālāka atbildība amatpersonām, kas par to atbild. Un kā varēja būt situācija, ka Liepājas ostā uz kuģi var uzbraukt automašīnu izvēroties no video reģistrātoru kamerām? Kā var būt, ka atbildīgās personas žurnālistiem smīkņājot skaidro, ka viss jau ir kārtībā, ka nekāda pārkāpuma nesot bijuši un tā tālāk? Nenopietna attieksme, un to saka persona, kur finanšu ministrs ir iecerējis virzīt, vai vismaz bija iecerējis virzīt nodokļu muitas policijas priekšnieku amatā. Līdz ar to ir daudz jautājumu par to, kā nodokļu muitas policija strādājusi šajā jautājumā. Tā ir finanšu ministra atbildība konkrēti. Un es ceru, ka gan finanšu ministrs, gan arī valsts ieņēmuma dienesta vadītāji, kurai es ticu kā godīgai personai, izmeklēs, kurš nodokļu muitas policijā ir bijis atbildīgais un ka nevar būt tāda situācija, ka pustonna ar narkotikām iziet cauri Latvijai un atbildīgo nav. Tāda situācija nedrīkstam pieļaut, tāpēc konkrētus jautājumus un atbildes tad attiecīgi uzdosim pieprasījumu komisijā. Aicinu tātad deputātus arī palīdzēt šo pieprasījumu uzturēt un nonākt pie tā, lai personas, kas šo ir nolaidības vai kādu citu iemeslu dēļ palaidušas garām, tiktu sauktas pie atbildības. Paldies!